Nu, tie nav plastelīna motori. Rekur ir manas sievas mašīna. Šitai mašīnai ir noskrienis 340 000. Pats nopirku mašīnu ar tādu noskrienu. Protams, ka es labāk paņemtu ar 160 000. Ja nekā Tu redzēji, 300. cik viņu Vācijā maksā? Nu, dārgi. Man pazīstamais nopirka Toregu mūsu kaimiņu valstī ar 140 000. Tik priecīgs, viņš saka, apskaties, viss kā jauns. Aizbrauc uz Volkswagen centru. Viņam pateica, ka tur ir noskriens 550 000 mašīnu. Tu vari iedomāties, pēc visiem DNA neko nevar atrast. 400 000 bija notīgi. Un reāli viņi pateica viņam, ka mašīna ir ļoti labā stāvoklī. Viņš jau tagad braukā un reāli neko nav guldījis. Cilvēki pēc 5-10 gadiem pieradīs jau pie tiem lielākiem noskrieniem, ja pie tiem 300-400 000. Tas tagad mēs esam pieraduši pie tiem 150, 200, un vienalga, nu, kurai mašīnai tu skaties, 2002. gada vai 2020. gada, ja, visām ir 200 000. Nu, tas taču ir mulks. Tāpēc cilvēkam ir jāpierod pie tiem bišku lielākiem cipariņiem, ja. Nebaidamies no noskrieniem, skatāmies uz auto stāvokli. Un atceramies, ka mēs pērkam lietotu mašīnu. Nevis jaunu, bet lietotu. Labāk brauciet uz Latgales ielu un nopērkam šeit.